Sveiciens visiem aktīvā dzīvesveida piekritējiem. Visiem tiem, kam patīk kustība, ir tīpaši ar autotransportu. Tā kā es eksperimentālā kārtā testēju Subaru automobīļus, kas man ir ļoti tuvi, jo ir pilnpiedziņas un ļoti stabili automobīļi, esmu atbraucis uz Gaiziņu, jo šeit katru gadu notiek milzīgs tingeltangels, proti kalnā braukšanas sacensības. Šeit piedalās, kā jūs redzat, ļoti daudz cilvēku un dažādi braucamrīki. Sākot no kvadrcikliem, motocikliem, beidzot ar dažādas piedziņas automobīļiem. Kur vēl labāk var izmēģināt Subaru automobīli, kā šeit, uzbraucot augšā šajā kalnā? Atbilstošs ceļš. Šosei, ne? Gandrīz vai? No zobiem blombas nekrīt ārā. Smokītas amortizē. Mežinieks kā nekā, foresters. Oi! Oi! Mēs tur tālāk neko netiekam. Mums daudz... Jūs varat mēģināt, varbūt ir kāda vieta atbrīvojusies. Aha. Tad te tālu ir līdz tai vietai? Pēc kilometru. Tagad tālu. Skaidrs, labi. O, kilometri. Iedomājieties, kas te notiek? O, te ir tādi jaunieši, jaunietes. Kilometri jau ir rinda. Tas jau nozīmē, ka apmeklējums ir ļoti nopietnas un konkurence šeit būs nežēlīga. Pirmā konkurence jau ir vienkārši apmainīties. Tā mierīgi, vai kā mēs pa kupenām laižam. Mums jau ir vieglāk tā situācija. Ojej, Škoda. Arī viņa. Sieviete pie stūras, ne? Klausies, tās sievietes kļūst aizvien Stūrīgākas. drosmīgākas un drosmīgākas. Ko tu čaļ dari? Kokteļus jaucat, jā? Jā. Ieliek, saliek kopā, sakrat mašīnu, tad viss kārtībā. Sveiki! Sveiki! Mēs tā kā esam dalībnieki un... Es sapratu, jā. Aha. Labi, braucat iekšā. Mēģināt kaut kur tur reģistrēties. Aha. Kafejnīcas telpā. Skaidrs. Tālāk jūs zaļās vestītes ievadīs iekšā. Paldies! Paldies! Neticami lēpna uzņemšana. Kaut gan kāpēc neticami? Daudz teicu. Tu redzēji, Silvestri? Nu, redzēju, ko es redzēju? Tik bēmbi vien. Man tāda sajūta, ka viņi brauc visi projām jau. Viņi ir sapratuši, ka viņi atbraukuši pilnīgi ne tur. Ka viņiem te darīt nav ko īstenībā. Te taču nav asfaltnieks, te taču ir sniedzinieks un kalninieks. Te bez kvatras nekas nebūs. Šeit mēs redzēsim īstās kvatras, kas ir reālās kvatras. Tā, mums tagad vajag uz kafejnīcu kaut kur. Teica, ja? Rek, kad zeltenās vestītes mums... Čau! Teica, kad zeltenās vestītes mums uzvedīšot pareizā vietā. Jūs esat filmēšanas? Mēs filmējam, jā, un mēs arī gribam uzbraukt kalnā te un gribam piereģistrēties. Jūs esat dalībnieki, jā? Jā! Rokas salās! Vēl vienam. Beigot augšā. Sākums daudz sološs, skatīsimies, kas būs tālāk.
Galvenais tagad no otrā sastajā neielikt, uzreiz atkal būs tā kā pirmīt. Bet pagaidām izskatās normāli, no? Pasties, kā šis laiž. Un Itrāks do virsū, tālāk ir nekā bija. Pasties, ar hidrodrāju iet riktīgi. Nu labāk ir, nu galīgi labāk ir, jo puskalns ir. Nu ja līdz augšai uzbrauks, tad es nezinu, ko lai saka. No? Atbalstam! Izrādās hidrodrājas laiž stēlu, tagad mēs to zinām. No? Jāvar! Bišķiņ vēl! Bišķiņ! Ai, nu gandrīz, bet atbalsts novācīs par Šomerītim, kurš parādīja, ka hidrodrājas tas ir kruta. Traktors, visādiem traktoru patiesībā sakot, ir, bet ātrums ir diezgan normāls. Viņš izvēlējies ir braukt kādā no pusi, var ķēdēt, kur vajadzētu būt visam ok, bet... Ai, tas ir tikai puskalns. Nu, kāda skaties, viņš arī noskatīt hidrodrāju iespējas. Samredzēs ir grūti, es nezinu, vai šitādiem traktoriem vispār tāda spēle ir pieejama, bet... Nu, citās spēlēs ir kā puskalns, tas ir rekomendīgi kā viņš augstā. Stiegalāns nepalīdzēs, bet traktors tiek līdz galam, aplausi! Šobrīd atrodamies Latvijas augstākajā punktā Gaiziņkalna virsotnē. Un faktiski uzdevums visiem ir no apakšas tikt augšā, te Golgātā, it kā jau nekas sarežģīts. Bet pa ceļam ir bedres, pa ceļam ir sniegs, ledus un diezgan stāvs kāpums. Mēs kā te visiem ies, paskatīsimies. Kafejnīcas te nebija, izrādās te ir tā kā poliklinikā reģistratūra. Iereģistrējos, 108. numurs, Quattro automobīls. Startēju pēc 20 minūtēm. Šeit mēs esam pienākuši pie speciāla stenda, kurā gatavo autopilots, vai drīzāk kosmonauts. Lai uzbraukt kalnā, ir jābūt gatavam kurām gravitācijas izmaiņām. Edgar, uz priekšu! Es esmu gatavs, kā vienmēr. Jā. Nu, palikuši 9 minūtes līdz startam. Sākās neliela mandrāža jau. Jāuzlīmē ir starta numurs 108. Lai pēc tam mani atrod. Vai mašīnu? Ar šo iezīmēsim šī gada ziemas izskaņu, var teikt. Lai paliek vēstures anālos šis neaizmirstamais brauciens kalna galiņā. Nu, pat es jau sāku uztraukties. Nē, jūs nedomājat, ka es uz krūmiem skrienu. Tev tak bailes bija? Tik traki nav. Vienkārši, kā lai Adrem auto pēc tam atdod tādu auto, es nezinu. Kaut kādīgi baigi gribās uzlikt šito te uz jumta. Vai ir interesantāk? Gan man, gan jums. Galvenais nepakāst viņu kaut kur pa ceļam, zin kā? No. Būs labi? Jo! Ar tev viņi ko strādā jau? Var mammai sveicienu nodot? Jā, tagad var. Sveik, mamma!
Pauls filmēja, kamēr es to dzīves vesels, kamēr viss normāli. Arī sveiciens visiem. Traki. Divas zilās cepurītes satiekās. Tieši tā, divas zilās cepurītes, es šodien par tevi starp citu jau stāstīju. Ka Džeks, kurš parasti sēž pie āliņa, šodien laidīs ar Subaru augšā kalnā. Tagad mēs paskatīsimies. Ko tikmēr tas ir devies Kārlis Azarkals atbalstām ar atbalstiem un ovācijām 11 kādu sportistām. Tevi pazīst. Jā. Es jau neesmu vainīgs. Ka tur apakšā ir uzraksts, ka makšķerēm dzējot aizliegts. Tu nevainīgs arī neesi. Es esmu ļoti priecīgs redzot šeit tik daudz fanus, kam patīk pilnpiedzīgas transports. Ne tikai pilnpiedzīgas, ir kura veida transports. Atbraukt uz šeieni, atrast laiku, sekot līdz visiem tiem trakajiem, kuriem nav žēl ne līdzekļu, ne savu transportu. Ir lieliski, tas ir brīnišķīgi, ka viss šeit ir. Juhu! Bet necīgi tu saprot, ka tā tev nav televīzija, tas tev nav āliņi visur slīcināt. Tajā brīdī, kad tu brauc ar to Subaru augšā kalnā, būs vēl divreiz vairāk skatītāji. Man ir divreiz lielāka atbildība. Iedomājieties, man ir pilnīgi jauns Subars. Es tagad skatos un domāju, cik man pēc pa ceļam atstāšu un kāds man pēc tam būs problēmas. Bet tas ir mīgs, ko es domāšu pēc tam. Un kāds tev arī būs rēķins noteikti. Nu ko, Ekārts Vēja, viņš šodien arī laidīs augšā kalnā, tas ir trakais Džeks, kur mēs redzam televīzē, kurš visu laikam no makšķerē. Nē, es darbā, paldies. Respektīvi, tie ir veči, kas mīl autotransportu, kas mīl kvatras, kas mīl motoru jaudu, dūkoņu. Jo mēs šobrīd atrodamies Gaiziņkalnā, no kur arī vēstam šo tiešraidi. Paskatieties uz šo te dubļu vannu. Kā jums iet? Ko jūs te darat? Ja? Atpūšamies. Un tu, meitenīte, mazā arī šeit. Es tā iedomājos, ka mazas meitenītes mājās spēlēs ar lelītēm. A tu ko dari? Es skatos, kā visi brauc. Varši? Jā. Pati arī gribētu? Varbūt. Pareizi atbild, tā ir pareizi atbild. Un kas tētim vairāk šodien pievērš uzmanību? Viss, kas ripo. Ja? Paskatīties, cik atbrauc, ja? Ikdienā taču ir kaut kāda mašīna? Nu jā. Pilnpiedziņa? Nē. Tad tas mierīgs, ja? Braucējs. Lāgušies šeit trasē un te runājam cilvēkiem, rādam te histēriski to, ko redzam. Bet ar tevi mēs varētu dažās minūtēs mēģināt tikt sakarīgāk, kompaktāk galā ar to, kas šeit galā notiek un kas te piedalās. Nu, tātad īsāk sakot, tas ir ilgadējās kalnā braukšanas sacensības Autotraks. Tātad Autotraks 2016 šodien. Un ļoti daudz dalībnieku, ļoti labi laikapstākļi, ir interesanti. Un tādā lielos vilcienos atbrauc džeki ar mocīšiem, ar kvadricikliem, ar džipiem, ar pilnpiedziņas automobīļiem, kā tavā gadījumā, un brauc kalnā uz laiku. Jā. Un skatītājiem patīk jau šobrīd, es teiktu, kādi 1200 varētu jau būt šobrīd šeit. Un es domāju, ka ap kādiem 9-8 vakarā te būs kādi 5000. Jo pagājušajā gadā bija apmēram 5000, un mēs šodien ar trases saimnieku sadarējām. Aha. Ja šoreiz ir vairāk kā 5000, tad viņam jāiet bodi. Jā, tu noteikti pavēroji tos braucamrīkus. Es arī viņus tā garām ejot redzēju. Nevar teikt, ka te būtu tādi ielanieki, kurus te tā vienkārši paņēmuši no mājām, ar ko brīvdienās tur vizinās un atbraukuši. Te ir dažādi laikā, Tur principā ir dažādi. Bija šodien, teiksim, Žigulis, kuram iekšā ir 4 BMW V8 motors. Tas bija kaut kāds vienkārši, ka viņš pavēra vaļā. Operatori varbūt fonā var parādīt, tas ir Porsche 911 ar ļoti lieliem riteņiem. Sarkanais lielie. Jā, tas ir latviešu versija par Monster traku, teiksim tā. Un ar tādiem braucamiem arī džeki brauc un viss notiek. Cilvēkiem patīk. Šobrīd mēs varam redzēt tajā pusē, ka sastājušies ir busiņi. Jā. Es teiksim arī šai brīdī vairāk makšķernieks, nevis autosportists. Es zinu, kā profesionāli makšķernieki, sportisti. Jā.
90% brauc ar busiem. Un šobrīd mans draugs, viens no stiprākajiem ziemas makšķerniekiem, vispār makšķerniekiem sportistiem, Jānis Eglīts, mokās ar mehāniķiem, jo grib uzlikt kvatru. Jo viņam ir sūdīgi bez kvatras. Saki, lūdzu, kādiem busiem te būs un kā viņi te vispār tiks augšā? Varbūt vajadzētu vienkārši viņam izvēlēties tos ezers, kur nav jābrauc ar Dubniec, vai upi, tur vēl kaut ko, jā? Popik, zivs ir jāmauc. Bet, ja godīgi, autotrakā es esmu otro gadu kā komentētājs, un, ja nemaldos, tad busu nebija pagājušajā gadā. Es esmu pilnā pārliecībā, ka busu nebija, un man liekas, ka busu šogad ir pirmo reizi, un man tas arī ir kaut kādā veidā pārsteigums, cik tālu vai tiks līdz galam, jo šodien tā lielākā problēma ir, ka ļoti daudz netiek līdz tai virsotnei. Tur laiž tur mazie ar mocīšiem un visu, un krīt un ņemās, bet tur nekurš katrs šodien ir pievarējis Golgātu, un redzēsim, kā tas busēm izdosies. Nav nejausmas. Jā, nu ko, ir motocikli, ir kvadrocikli, ir priekšpakaļas piedziņas, ir hibrīdi, ir busi. Respektīvi, manuprāt, viss spektrs, kāds ir iedomājams. Varbūt nevienu raganu ar slotu neesmu redzējis pilnpiedziņas. Tas būtu baigi interesanti, pilnpiedziņas slotu. Tās laikam pusnaktī līdīs laukā. Nu, tad tev ir jāpaliek līdz pusnaktī. Jā, es domāju, paliksim šeit līdz pusnaktī un skatīsimies, kas notiek. Starp citu, te tāds laika nobīds. Kā domā, cikos man būs jābrauc, cik man vēl dzīvot ir atlicis? Es domāju, ka tev varētu būt jāstartē ap kādiem 8:00 vakarā, 9 plus mīnus, tā kā tev ir iespēja vēl pastresot, aiziet kāds reizes 73 pačurāt un tā tālāk. Kā nonākt līdz tam, ka vajag ar busu uzmaukt Golgātā? Tad vienkārši draugs pateica, ka nav busu, ka jābrauc. Es pirmo reizi. Nu, kāda sajūta ir tev, tu viņā starts? Man bija baili vispār kaut kā. Godīgi sakot, man nav vēlāk jābrauc, man nav bišķi baili. Jā, bet kaut kā pastāvēja, pieradu pie kalna, jau nav baili. Tev ir kvatriķis, jā? Jā. Volkswagen Synchro, acīm redzot, jā? Jā, vēl armijas variants. Oh. Bundeswehr kādreiz brauc. Nu, Bundeswehr zina, kā vajag, jā. Bet no Dubliem nevarēja izbraukt. Tev jau nekādas riepas īpašās nevar likt, tev visiem jānotiek ir kā uz ielas. Nu, vecīt, tev mehāniskā kārba, dīzelis. 2 litri vai cik? 1,6. 1,6? Jā. Vecīt, tu esi baigi drosmīgais džeks. Ar 1,6 dīzeli maukt augšā. Golgātā var tikai nopietni veči. Lai tev veicās! Rekuritas čalis, skatāmies, 1,6 dīzels. Pavisam vecs Volkswagen Synchro, Bundeswehr. Iet! Līdz pusītē ir. Jā, līdz pusītē tik. Bet ir duša večiem. Maukt šitādā stāvā kalnā ar 1,6 dīzeli, ar vecu busu ir. Acīm redzot, vajag tam vīrietim kaut kādu adrenalīnu. Vai viņš ir legāls vai nelegāls, bet kaut ko uzbudinošu vajag. Ja ir vecs bus, atbraukt ar viņu, pārvarēt stresu, to kāju trīcēšanu un dot ručkā un maukt augšā. Tas ir jāizjūt, tas ir kaut kur iekšā katrā vecī. Taču. Šeit jau pavisam citēja Volkswagen TDI. Te jau es redzu, kad jau ir gandrīz vai helas lampas. Priekšā ir šitais te ķērājs, te atkal kāpslis. Te mēs palīdzam viņam nolaist loku. Nevarās viņam tur atvērās tas loks. Laiks beidzies, kad ar airīšiem strādājam. Meitenes atbrauks līdz? Bez stūrmanu navigātoru. Tu esi daudzkārt drošāks nekā tas pirmais braucējs. Viņš vēl nezina, vai viņš tiks kaut kur atpakaļ mājās. Tu visu ģimeni līdz? Edgars, intervija kalna galotnē būs. Tagad, ko te tukšs salms kulsim? Tiksim augšā, runāsim. Netiksim, Jā. Es pēc acīm redzu, ka tu esi copmans. Kā ķerās? Cik litru dzinējs tev ir? 2,5. Turbo dīzels. Cik tas ir kaut kādi 160, zirgs 170, kaut kur tā, jā? Abiežaiži, jā? Abiežaiži. Mazāk, jā? Kā tad, ka mazāk? 110. 110? Nu, jā. Un cik tu tālu domājies, esi tagad uzbraukt? Domājam līdz augšai. Domāt jau vienmēr jādomā, ka līdz augšai. Cik tālu tiks, tad jau redzēsim. Es, tagad uzkāries, esmu uz vienas domas, ka es arī braukšu.
Es tikšu līdz vidum. Ko man pēc tam darīt? Griezties riņķī, es nesākšu ripot lejā sāniski, ja visu suvāru. Pamēģini. Supārs neripo. Nē, subārs izbrauc visu. Izbrauc. Nu, pareizi, es taču esmu aizmirst par to, ka nav ko uztraukties. Jāmoc, vai ne? Protams. Jā, rekur Killers un rekur FF10. Šitie ir baigie zvēri. Jūs paskatieties. Tas taču ir fantastika. Atrast sev spēkus, līdzekļus, laiku, lai kaut ko šitādu uzbūvētu. Es gribu aiziet ar džekiem parunāt. Ar šitiem džekiem man ir jāparunā. Bam, bam, bam! Ding, 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 ding! Es jau staigāju garām un jau skatījos uz šito dampi, kuru var atpazīt tikai pēc Volkswagen apaļās zīmītes. Tas ir Volkswagens vai kā? Volkswagen Synchro. Jūs šitā viņu sen jau esat uzbūvējuši viņu? No 6. gada. Tas ir tāds hobijs, vai jūs viņu gatavojat kaut kādām īpašām sacensībām? Vairāk hobijs, bet bija brīdiņš, ka pabraucām arī Latvijas čempionātu. Wow! Nu, teiksim, labi, dzelžus es vēl tā, pēc skata saprotu. Riteņu izmērs, tur noteikti visi ķegas, tur amīši. Kas viņam pa bīdeli iekšā stāv, kas šito visu monstru kustinas priekšā? BMW X5 3 litru turbo dīzels. Tam varētu būt pietiekoši zirgu, lai izkustinātu viņu tā, ja? Nu jā, es jau domāju, ka jūs jau tā kā varētu iznākt līdz augšai, uzbraukt mierīgi, ne? Riebs domāju, ka ir diezgan faktors, kas izteiks. Nu jā, ja būtu ķēdīti virsū, te būtu tā kā bišķi vairāk, kur ieķert. Pagājuši gadu uzliku, radzes ieskrūvēja iekšā. Nebija tāda trasa atkal, bija dziļš sniegs. Katru gadu savādāk. Klausies, 10. numurs. Tas ir tā apzināti 10. Jo es zinu, Krasņikovs kādreizējais rallija braucējs un viņa skolnieki baigi ar tev 10. numuru mīlēja. Es pats no Gaujas, ja tā mums ir kopā maniem draugiem, mēs esam saskaitījuši piekabēm močiem 62 desmitnieki. Tā kā tomēr ir tam desmitniekam kaut kāds kopējs saikne ar ralliju, ar krosu, ar visām šitām trakajām lietām. Nu ko, paldies, veči, skatīsimies, kā jūs tiksiet augšā. Es jau varu tādu gribētu kādreiz izgāzt. Tas gan būtu labi. Nu jā, bet nevajag pajautāt šitiem, tas taču ir arī Porsche. Jo. Un apskaties uz numuru. Mēs pa gabalu ieraudzījām un neticējām savām acīm. Man teica, ka tas ir Porsche. Šeit es redzu, tie ir bembju zīmes. Šās uzvaras. Tas ir tā kā iznīcinātājiem, ja kādreiz bija? Jā, tieši tā. Tik tu esi nokāvis bembjus? Es tieši ne. Varētu mēģināt. Jā. Nu, Klau, dažos vārdos pastāst par šo monstru. Tas tiešām Porsche? Tas ir Porsche kuzavs tikai. Principā gazas 6 rītošā un Chevrolet 5.7 motors. Wow, es jau jūtu, kas tur pa iekšām ir, ne? Jā, redzēs, kā būs. Te jau atkal riepas ir milzīgas, protektors ir liels, bet jautājums, vai viņš būs efektīvs šajā sniegā, vai ne? Pa sniegu nebūtu problēma, ja apakšā būs aiz kā aizķerties, tā jau aizies. Tā ir tikai jautājums tajā. Ja ledus būs, tad iespējams, ka paliksim. Kāds tavs braukšanas stils? Mēs redzēju, ka sākumā ir tādi pampaki un bedres, kurās, es ar savu Subaru diez vai riskējuši, es palikšu bez bamperiem. To jau laidīs no apakšas ručkā iekšā pilnu? Nē, tāpēc kā līkumā izslīdēs. Bet tev tā prātīgi tas zelta vidusceļš. Līkums ir jāizņem un tad var dot iekšā. Ok, labi, veiksmi tev tikt augšā. Vecīt vairāk šitos te, lai sakabinās. Kā saka, jāprotās. Mūs vēl. Ok, ejam uz turieni, jo šobrīd man jau Silvestrs saka, ka būsi gatavojas startam un tas ir jāredz. Un tam starp citu bija tāda tā kā ātrās palīdzības jaka virsū. Pastamies viens brīdi, cik viņš tālu aizies, un tad turpināsim sarunu ar Juri. Kur viņš iet baigi labi. Norakās. Bet labi, priekš būs labi. Tas ir mans draugs Copmers no Siguldas ar visām dāmām. Sejas izteiksme bija ļoti nopietna. 2,5 litru turbo dīzelis.
Iet. Paskat. Jā, pašā augšā bišķi tā kā norakās. Nu jā, tika, nē, cepuri nost, viss kārtība. Bet viņš jau bija, tu redzēji, pārliecināts. Viņš jau bija diezgan pārliecināts, es domāju, viņam pašām ir... Redzēju, kā viņš sameta to busu sāniski. Nu, tāds brīži, man liekas, diezgan riskanti ir, ne? Atrast to īsto leņķi, kurā, teiksim, sānis pret kalnu nolikto autiņu, tā ir kā ir. Bet no otras puses, manuprāt, tie mūsdienu automobīļi diezgan ir izstrādāti tādi, lai to leņķi diezgan turētu. Es tā braucu un prātoju pa ceļam. Sarīkot šādas sacensības, kurās piedalās, atvaino man, fig viņi zina kas. Ja? Te jau nav kaut kāda konkrēta cilvēka ar licencēm. Te sabrauc jebkurš ar jebkuru transporta līdzekli, to viņi sagrupē un laid uz kalnu. Tu taču esi izdomājis visu, lai ir gan skatītājiem drošība, gan braucējiem drošība, gan servisi visi. Saki, lūdzu, tas tev tāda iedzimta īpašība, bet tu esi izstrādājis? Nē, šī īpašība nav iedzimta, ja, bet viņa nav piedzimusi decembrī pagājušajā gadā. Ja, viņa piedzimusi gadu 6-7 atpakaļ, kad mēs autotraks, viņš, protams, nebija tik plašs kā šobrīd. Viņš bija karnevāla ietvaros, Gaiziņa karnevāla, kur startēja 5-6 mašīnas. Nākamajā gadā jau bija 20, un tad mēs sapratām, ka karnevāla ietvaros tādu pasākumu nevar taisīt, ir jātaisa atsevišķi autotraks kā tāds pēc būtības. Un tad tā aktivitāte no dalībniekiem augumā. Arī šodien, pieņemsim, reģistrējot tās mašīnas, ja būtu atklātā reģistrācija, man būtu nevis 164 dalībnieki, bet vismaz vēl 200 vairāk. Protams, tas limits dienai ir tik liels, cik viņš ir. Mums ir jāiekļaujās tikos, un tikos atkal ir jābeidz. Tas ir viens, otram kārtām, ja man daudz prasa, kāpēc tu Jur to netaisi 2 dienās, ja, tad man vienīgi atbildi, ka man tā baterija uz muguras, tas Duracels nav tik jaudīgs, ja, lai es to izstieptu tādā garumā. Bet fakts kā tāds, ka man pašam tā lieta patīk. Jebkurā gadījumā arī slēpošanas trasēm es kalpoju tautai, es taisu trases, ir tā peļņa lielāka vai nav, ja, bet ja tu esi ar to kalnu uz tu, ja, tad ir kaut kas jādara. Tāpat arī autotraks. Viņš ir piedzims, viņš tā latiņa iet ar katru gadu vien augstāka. Viņi ir jānotur, ja. Man patīk, cilvēkiem patīk. Darbs ir nenormāli grūts to visu sarīkot, ja. Atbildīgs un tam līdzīgi. Bet, ja tu esi to sācis, ja, tad īstenībā uz otru pusi tas vilciens neiet. Jā. Viņš iet tikai vienā virzienā, ja. Nu tad, cik tad ir tev tā dušiņa un tas klīrens, ja? Tik tev arī tas jātur ir. Jā. Jo es, teiksim, varu papildināt tikai ar to, kad jau man kādu mēnesi ir, es te testēju Subaru automobīļus un pats dzīvoju Siguldā, un es tikai piebraucu pie vienas trases, tā pastos, šī tā kā Sūdā uzbraukšu, šī būtu grūtāk. Domāju, jāņem pilsētas trases, sāk runāt ar trasēm, es saku, kā būtu, ja mēs te vienu opeņā uzfilmētu. Zini, jārunā tehniķiem, mums te tas sniega klājums ir tāds baigi īpašais, un tu mums te sačakarēs kaut ko. Respektīvi, nekādīgi neiet uz priekšu, visi baidās par to sniedziņu. Ja tu redzi, riskē, jo tu acīm redzot nebaidies no tā, jo palaidīs atkal traktoru un viss sakārtos, ne? Man ir cits arguments, jo nepavelti tas autotraks tika izvēlēts vienmēr februāra vidū. Un iepriekšējie traki vienmēr pierādījuši to, ka februārs ir visaugstākais mēnesis. Šis gads ir vispār ar kājām gaisā un ziema vēl jau vairāk. Ja? Tas ir viens, otrām kārtām iepriekšējos gads ir tā, ka autotraks pēc būtības neko neiespaido kalnam, ja? Jo pēc tam ar sniega tehniku mēs to kalnu sakopjam, un pat ir tā, ka nākamajā dienā, tā ir svētdiena, mēs atkal uz tā paša kalna, kur notika autotraks, brauc arī slēpotāji. Šī gadā ir savādāk. Īpaši saudzēt te nebija ko, ja? Tad jādod tas, kas ir. Viss. Ideāli. Pēdējais jautājums. Saki, lūdzu, kas tos cilvēks uz šejien zem, kad tu saki, tev ir 160 pāri dalībnieku un būtu vēl 200?
Kas tad cilvēkam liekas šeit braukt un mēģināt uzmaukt tajā kalnā? Tas ir kaut kāda tāda īpašība, tāda latviešu? Nu, tā ir tāda stīvēšanās ar tiem pirkstiņiem latviešiem, ja? Visās disciplīnās. Ja? Nu, jebkurā gadījumā, jo esmu novērojis tādu, ka brauc jau ne tikai tādi autiņi, kas ir pieņemsim saķīlēti un tā, bet brauc spīdīgi ielinieki, džipi, ja? Un es uz viņiem no malas tā citreiz skatos, nu vai tiešām vecīti, ja tev Andra Pēteri nav to savu kasti žēl, ja? Bet viņš, kamēr ir nogaidījis to savu startu, ja, uz to, ja? Viņš jau to vēro, jo to iepriekšējo pasākumu noris, viņi pārņem tāds azarts, ja, ka viņš jau tad, kad viņš paver vaļā, ja, tad viņš jau neko nežēlo. Ja. Azarts viņam ir, ja, un varbūt tas arī tas, kas tos cilvēks uz šeien sauc. Jo Golgāts vienmēr ir, kā saka, raksturīgs bijis ar to, ka viņš ir visstāvākais kalns šinī pusē, nu tad tā ir tā cīņa motori ar stāvo Golgātu, kurš nu kuru. Nemanot satumsa, palika augsts. Bija jāizmanto moments, lai mazliet apsildītos mašīnā. Bet kamēr mēs gaidām startu, es domāju, varētu pastaigāt pa šo naksnīgo laukumu un pastīties, kas šeit notiek. Manā izpratnē, ka te ir quattro džeki savākušies, ne? Wow! Čau! To jūs nosaluši, ne noskumuši? Nav jau tik trāki, bišķi uztraukums, zin kā, nevar jau saprast, kas Panika. būs. Panika vai tiksim augšā? Jūs ar kurējo? Ar šito? Arī, jā. Audi? Volkswagen. Audi, Volkswagen. Kā es saprotu, tad pēc sarakstā te faktiski ir Audi, Subaru un Volkswagen Synchro. Jā, nu tas ir ejošais, jā. Synchro tikai 2 šogad piedalās. Nu jā. 3. Golfs un 1 Passats. Aha. No tā jau mēs varam secināt, ka īstenībā tie ir visi pilnpiedziņas automobīļi pareizajā izpratnē. Viennozīmīgi, jā. Varianti nav. Nu jā, kādi apmēram dzinēji jums ir un kādas jums ir kārbas un tā gribēs uzzināt? Vairāk vai mazāk standarts, kas ir varbūt kaut kas uzčipots bišķi vai kaut kas tāds, bet standartā. Vismaz Audi. Ko kuri te džeki salikuši, kas to lai zina. Tūlīt redzēs. Tavs Volkswagen Synchro vispār jūtās ikdienā? Ļoti labi. Ja? Jo katrā gadījumā, teiksim, veci Audi ir ļoti labi, jo ir bloķis. Jā. Teiksim, kas ir jaunākās paudzes Audi, kam nav bloķa, jau pagājušajā gadā varēja redzēt, ka pietrūkst bloķa. Jā. Kur, teiksim, traktora risē iebrauca pagājušajā gadā puikas arī palika. Synchro bloķējās, un ja man nav vienas puses, tāpat var braukt. Tāpat arī visi veci Audi. Tas ir pluss. Teiksim, gan veciem Audi, gan Passatiem, visam Volkswagen grupējumam principā. Es domāju, te ir pagājis kaut kāds brīdis, kad šie te vecie Audi izpildījumi, tie zvēri, tika nomainīti pret jaunajiem, tiem skaistajiem, kurus mēs laikam te nemaz neredzam. Bet viņi principā ir tā, teiksim, es uzskatu, viņi izdomāti, lai cilvēks varētu braukt pa ceļu, nevis, teiksim, gonkās braukt. Lai tā mašīna tevi savāc uz ceļa jebkurā variantā. Teiksim, tevi saslīd, mašīna savāc, to izdara. Vecajiem vienkārši jābrauc. Ja nemāki braukt, arī neaizbrauks nekur. Vispār piekritīšu laikām tev. Vienīgi es ceru, ka tās jaunās mašīnas tomēr ļauj arī kādreiz nobraukt no pareizā, no smukā ceļa un iebraukt bezceļā un izbraukt cauri. Viņam palīdz bezceļā, bet, bezceļā viņam palīdz minimāli. Minimāli. Ko tu vari teikt par Audi? Audi ir mašīna, Zin kā, kāds brauc, ko var atļauties un tā, bet, teiksim, pilnpiedziņa jebkurā gadījumā, teiksim, pie mūsu ceļiem ir prioritāte. Es tā domāju. Ziemā ir sevišķi. Tā kā, problēma īpaši nav jūtama, ja vienīgi pats neesi pie tā vainīgs, kaut kur neiebrauc vai kaut kur nenorocies, testējot vai kā, bet ikdienās super fantastika. Un tās aplamās runas par tām dārgām detaļām un ka viss tur jātais, tas ir diezgan aplami. Visas mašīnas ir jātaisa. Viss ir jātaisa. Teiksim, tā drošības sistēmas tev nav tādas, kuras tu nevar atslēgt un kuras tev traucē, teiksim, izpildīt to, ko ar vecajiem varēja? Šitam es varu visu atslēgt. Pretbuksēšanu, pretslīdēšanu, airbagus varu atslēgt. Teiksim, tādā ziņā, piedāvā visu.
Visam kam, bet ir jau kam nevar, jā, kam jārauj drošinātāji vai kaut kas ārā tādas visādas lietas. Bet... Es esmu tāds, kurš nevar savam Subaram atslēgt. Man jārauj drošinātāji ārā, bet es negribu. Es gribu iemācīties braukt pareizi, droši. Protams, jebkurā gadījumā tas ir vajadzīgs. Drošība pirmā iemācies no sākuma braukt droši, tāpēc tam var domāt par kaut kādu sanslīdību. Bet parasti ir otrādā. Nu, ko te, Džeki? Atbalstam savējos. Atbalstītāji? Protams. Kurš ir? Šitā. Un visus, principā, kas te stāvēja, pirmīt ties visus atbalstam. Pilnpiedziņas panikā saka. Nu, redz kā, te ir tāda vieta, kur laikām visi pilnpiedziņas fani novācās, ne? Te man liekas, ka šodien tiešām visi bija. Nu, kas jums patīk pilnpiedziņas automobīļos? Pilnpiedziņu, pilns, nevar, interesanti. Nav tā kā saucamai bezpiedziņai, kad braucam neiet īsti uz priekšu. Nav tik traki. Skaidrs, nu ko? Mauksim kalnā? Protams. Silvestrs atpazīst uzreiz zvaigznītes. Nu jā. Šitien laikām izskatās mūsējie. Kaut gan visi te ir mūsējie. Mēs arī ar Subaru esam atbraukuši. Te jūs pati brauksiet augšā? Jā. Jūs esat iekāpusi, cik es saprotu, Subaru Legacy, ja? Ja Outbacks tas ir? Legacy. Vecais labais Legacy jau. Ar automātu. Jā. Un kāda ir sajūta pirms starta? Mazliet uztraukums ir, jā. Kā es domāju, tiksiet augšā? Tu jau redzēs. Cik ir motoriņš? 2,5. Pietiekoši. Kā jums ikdienā? Jūs arī brauc ar šo mašīnu? Jā. Un kur ir, teiksim, tā pārākuma apziņa vai stabilitātes izpratne brauc ar šādu mašīnu? Kur ir kaifs? 4 riteņu piedziņu. Tā ir jūtama? Jā. Kādos brīžos sievietei tas palīdz? Pie krustojumiem. Uzsākot braukt. Nav jāmīcās un jāspolē, ja? Tieši tā. Un tā drošāk ar sajūta ir? Jā, protams. Cilvēkiem šobrīd ir, manuprāt, tāda novecojusi izpratne par pilnpiedziņām, ka tur tikai trakie, gāž, bet tajā pašā laikā es, teiksim, esmu pilnpiedziņas fans un iesaku arī sievietēm braukt pilnpiedziņu, jo tā var drošāk aizvest bērnus, pati atbraukt, vai ne? Jā, tā tas ir. Jūs varat ieteikt sievietēm mēģināt kāpt pilnpiedziņās? Protams. Nekas taču sarežģītāks nav, ne? Nekas neatšķirās. No ko? Lai veicās? Paldies. No skaisti. Ejam skatāmies. Ja mēs redzam Audi, šitais ir vecais labais Audi. Ar šitiem džekiem ir jāparunā. Čau, džeki! Tas jau ir riktīgais vecais labais Audi. Jā. Kvatriķis nenokaujamais. Varētu tā teikt. To šito ikdienā brauc vai speciāli vienkārši paņēma sesiju vizināties? Tā. Vizināties. Ikdienā citu brauc? Jā. Respektīvā, ko tu brauc ikdienā un kur tu izmanto šo pilnpiedziņas automobīlu? Pasportojot, pabraukājoties tā. Ikdienā kādu brauc? Volvo. To ir tā kā drošāk, mierīgāk, komfortablāk, ja? Cilvēciskāks. Šie laikā modeļi jau tiešām ir tādam sportam un izpriecē. Zemes ceļiem šitais pārsvarā. Nu jā, un nav žēl palauzt. Jā. Tiks augšā? Mēģināsim. Kā sanāks, tā būs. Jā, vecie labi auģiki, šitie nenokaujamie zvēri. Tiešām šādas mašīnas. Ja gribās kvatru priekš ārdīšanās, lai pakaļ gan arī iet pa priekšu, tad ir jānopērk vienkārši vecs auģiks, jāiegulda līdzekļi, viņš jāuztjūnē, jāatrod vietu un jādauzās. Ikdienā jābrauc ar pilnpiedziņām, kuras kontrolē situāciju un kuras nerada stresu apkārtējiem. Bet šodien bez stresa mēs neiztiksim, jo mēs maucam kalnā. Kur Subārs? Mīcuks! Ej, nostočna! Ej, čau! Es skatos, neticu savām acīm. Mīcuks te ir! Te ir vienīgais Mīcuks, kam jāuzbrauc augšā, jā. Super, drīkst tev pagriezt pret kameru. Mēs te arī esam atbraukuši ar pilnpiedziņas mašīnām un skatāmies, ar ko džeki kapā augšā. Jo man arī pēc tā saraksta likās dīvaini. Audi. Tur Volkswagen Subaru. Subaru. Daudz, bet ir, jā. Un nevienam Mitsuka nebija, un es ieraudzīju, man uzreiz prieks radās, kāpēc. Jo Mitsuks, manuprāt, arī šis te ir diezgan spridzeklīgs. Auto ir ļoti labs.
Vienkārši viņi ir maz palicis, tāpēc varbūt ir vienīgais ir tā, bet Audi, Subaru, Evo, jā, tas ir konkurētspējīgi, kas var uzbraukt augšā. Tu ikdienā ar viņu braukā? Kā otra mašīna vairāk, ka gribās adrenalīnu, tad izbraucam. Pareizi. Dzirdējāt, es iepriekš to domu teicu. Jā, tā bija tā pareizā doma, ka tiešām lēkām mūsdienās jau pa ielām ar tādu nav vairs rentabli braukt. Viņš noteikti ēd degvielu un arī izmaksas diezgan augsts. Nav jau tas komforts, teiksim tā, līdz ar to, bet brīvdienu mašīna ļoti laba. Ja sevišķi uz vidzemi, kur ir sniegs, kur ir zemesceļi, tad ir ko darīt, jā. Ikdienā kādu brauc? Audi. Tur laikam drošības sistēmas un tās vairs neļauj tā daudzīties, vai arī negribās. Pa dārgu, lai dzītu tur augšā. Nu tā ir, paldies, veiksmē. Jāteic laikam, ka šo automobīļu ziedu laiki ir pagājuši. Ja kādreiz ar tādu braukt bija prestiži, ātri un forši, tad šobrīd tas ir ļoti, ļoti dārgi un, manuprāt, vairs nav tā komforta līmeņa, kur piedāvāja jaunās paudzes automobīļu. Ei, šitam ir drošības karkas iekšā! Čau! Tev ir drošības karkas iekšā! Ej, nost! Kur dabūji šitā auto? Tas ir rallija aparāts vecais. Nu, jā. Tas tev tādu izklaidēja, vai tu brauc ar kaut ko? Viņš bojās vienkārši 10 gadus rallijam, bet gan jau kādreiz vēl būs rallija arī. Viss notiks, jā. Pats būvē. Šito jau var droši maukt augšā, ne? Jā, pagājuši 6. vieta te bija. Viss kārtībā. Forši! Jā, brauc start. Davai. Dažādi līmeņi kvatras. Pašbūvēts, pārbūvēts, nopirkts, pārdotas. Forši. Kvatro dzīve šeit, kvatro stāvvieta. Sanāk, ja? Nu ko, Edgar? Jā, kamēr pļāpājām ar džekiem pa kvatrām, tikmēr gan iznogulējām startu. Reku, jāiet pirmā visiem un Mitsuks pa priekšu aizgāja. Nu, kā ir? Momenti īstini, Jā, Edgar. ir īstais moments. Īsti vēl nesaprotu. Tā īsti nevar izgrozīties, tad vajag šaurs viss ir. Jā. Sastājušies. Ir labi, ir tāda baigā pašā sajūta, kad visi džeki ir pilnpiedziņas fani un visiem ir iekšā adrenalīns. Visi galvenais, ka uztraucās, visi raustās. Redzi, man ir vieglāk, es pagaidām staigāju, intervēju džekus, runāju un aizmirstos par to, ka man tajās pašam jābrauc. Un tagad, kad mēs tiksim uz startu, tad man sāksies bišķiņa mandrāži, jo galu galā nav tik viegli saprast, kā šīs jaunās paudzes Subaru tikt augšā. Es saprotu, ka man šeit ir X-mode. Tā ir speciāla funkcija, kur ieslēdzam tad, kad ir grūti braukšanas apstākļi. Proti, pret kalnu braucot, viņš vislabāk palīdz visus 4 riteņus darbināt tā, lai mašīna nesaslīd un arī tiek augšā. Bet te ir viena problēma. Tā problēma ir tāda, ka šī sistēma ir domāta lēnai braukšanai līdz 37 km/h, un tajā mirklī man viņa ir atslēgsies. Es domāju, ka es ar 37 kalnā nebraukšu, es iešos kaut kādu 50-60. Otra problēma man ir saistīta ar ātrumkārbu. Viņas mikrofons kur ir. Ātrumkārba, redziet, te šobrīd viņš ir draivā, automāts. Viņu var pārslēgt uz rokas režīmu un vadīt ar lāpstiņām uz stūres. Runājot ar Subaru pārstāvjiem, viņi man ieteica braukt ar drive, proti automātā, bet man atkal samulsināja citi džeki, kuri man saka, ka viņš var pēkšņi pārslēgties 3. ātrumā pašā nepiemērotākajā brīdī, un tad es varu zaudēt arī dinamiku un pārslēgties apakaļ automātam vai kaut kādu laiku. Ir vēl viena poga, kuru es domāju aktivizēt, tas ir pret buksēšanas, pret izslīdēšanas sistēma, kuru var aktivizēt un deaktivizēt. Proti, sānslīdes un izslīdēšanas viņš man pilnībā neatslēgs, bet viņš nenoņems motoru jaudu. Proti, izslēdzot šo sistēmu, man jauda saglabāsies un es varēšu iedot vairāk viņam, kā teikt, cuku. Vispār dīvaina 2 litru dīzela Golgātā braukt, tur jābūt pamatīgais šī zeme. To tu labi pateici. Ir viena cita vēl lieta, kas man palīdz šajā mirklī, tā ir pārliecība.
Es 13 gadus braucu ar Subāriem, un es nekur neesmu palicis. Es esmu braucis pašās stāvākajos kalnos, kaut kur pēkšņi makšķerējot. Protams, bijis uztraukums tāds, uzbrauks vai neuzbrauks, bet vienmēr viss ir noticis ok. Un šī ir tāda apziņa, kura rodās cilvēkam, kurš ilgstoši lieto vienu automašīnu. Modeļus, domāju. Līdz ar to, teiksim, mana uzticība Subāram ir diezgan liela. Konjaks. Tas ir auto konjaks, veči, atcerieties. Kā ar zvaigznītēm konjaku, nosaka to labinieku. Cik tur ir 5 vismaz, ne? Saskait. Es neesmu nekad skaitījis. Nevar saskaitīt, neredz. 6. 6. 5 mazas un 1 lielā. Jā, visi pakustamies, tu skatītāji, ka es jau prosēju pareiz dara. Ir jāpakustās, kā ar mašīnas brauc projām. 7. Andris Vosts! Jā, šitas ir tagad, ko zinu. Oi, kas par leceni, oi, kas par ātrumu! Ai, un kas tur arī beidzās, tur laikam. Nē, viņš vēl beidzīt tik kalnu galā. Aiziet! Un ir! Super! Šitas bija ļoti līgari, bet prātīgi. Lai tas vainīgos ir postēti pārums, ir labs un trādi, kad ir šī turpinās un pārējais veidots. Ļoti palīgi. Ir līdz galam viss kārtībā, mums uzbrauc līdz galam. Edgars, tu redzēji, kā impreza aizbrauc? Jā, tā ir lode. Tā ir lode un arī mašīna ir atbilstoša. Man nav lode, man ir drošs automobils ģimenē. Ar kuru man tagad jāuzbrauc ir tur, kur brauc ar lodēm. Ai! Man bail! Mamma! Kamera strādā? Jā, viss strādā. Jā, saņemšos. Saņemies. Man jau te izreklamēja, izpļaustījās, ka es tagad braukšu. Tagad visi skatīsies, kā es izgāšos. Izkārtējies! Wow! Viņš pagaid, tu tas naki braidīgs ieslēgs? Jā, tā. Jānis Burka! Kas par pasākumu eikturkos? Šitam čekam toši nav pēc ar grīdiņiem. Varbūt viņam pat penāli nav, bet viņš tiek līdz kāda galam. Yes, tas bija labais. Šāngals, un tas ir Džeks, ne? Jāpieslēdzās, jāpiesprādzējās, jāiztais loks ciet un jābrauc. Kuram ir bail? Man nav bail, es ieslēdzu īsdrēvu. Jā, viņš ir ieslēgts. Atslēdzu. Meitene ar legās uzbrauc! Pagamon tu viņās nākošajām. Ak, Dievs, kā man bail ir. Tas Edgars Lēna Copas raidījumu. Izrādās, ka viņš nāk arī braukt ar mašīnu, ne tikai āliņi. Visam slīdzināt. Eģis saņemies, pagamon, tu tur tā prātīgi nedragot. Eģa, ir uzdevums. Aiziet, Edgars! Cilvēks mašķeri! Cilvēks āliņu pavēlnieks! Es nezinu. Edgars Lēna Subaru. Pasties, tu esi normāli viņam ir. Mums pašām ir un noraksim. Eģa, Ai. Vecīt, es jau ar tevi sākotēc, vai tu tāda brauc sopi. Tas tur nav āliņas. To redz, kā viņa nesanāc. Ko gribi? Nu saki vārdu. Kas bija? Tumšs. Neredzu, var braukt.
izskrējos un pēc tam sāku domāt vispār, kur ir kalns. Tik traki, ja? Drošības sistēma pagaidām man neļauj izdarīt to, ko vajadzētu. Brīžos tā kā negribās baigi gāzt iekšā, lai nesalauztu automobīlu viens. Otrs ir moments, kad pretspolēšanas sistēma tomēr nostrādā. Droša mašīna šeit pagaidām nav izrauta drošinātāji. Pagaidām. Pēc es sāku domāt, kā izraut drošinātāji. Sākās atkal viss vecais. Īstenībā jūs redzat, kad līdz puskalnam es tiku, un tas jau nav slikts rezultāts. 2 litri dīzeļa ar automātu, vienkārši ģimenes mašīna. Ir bišķiņa ablons, bet es domāju, tas ir tikai tāpēc, ka man nav drošības. Es nesalauzīšu mašīnu, viņš jādara. Man ir otrs brauciens. Uzcīt klāt starp laukumā. Šitā mašīna arī ļoti ātra, ļoti jaudīga. Un es saprotu, ka tā nav. Viņam banča nāk! Aiziet, braucēt. Pagaidām diezgan labi. Varbūt bišķi rezervēti, bet pagaidām labi. Galvenais tikt līdz galam. Ir jābūt līdz galam, tad bez variantiem. Super. Ļoti labi, šitas bija labi, tur top 3 laiks noteikti. Man vajag aizbraukt, ka Čārlim šodien mums jāatvinās par titulu, bet plāns mašīnas bija ātrāk. Sveja aiziet trasē, Cokē aiziet trasē. Mēģinās kā dāliņa, tas tuvīnās krausti. Bet nē, Ečāls Malacīs! Cokēs viņas tiks līdz galam. Rosgavilājiem Edgaram Svejam! Tas ir tas čeks, ko es redzu televīzijā, kurš visu laiku makšķerē, bet šodien viņš ir izdomājis, ka ir jāpabrauc ar suvā. Super, kāpēc ne? Arī mājā vai paliek? Es uzbraucu. Es redzēju. Tev patika? Labi bija. Cik pārliecinoši. Mēs saņēmāmies un izdomājām, ka mums vajag uzbraukt augšā, neskatoties to, ka tas ir mierīgs ģimenes automobīls. Kad saņemās un nomierinās un brauc, nevis taupa mašīnu ļoti un negrib pedalizēt, tad sanāk tā, kā sanāk. Tagad ir labi, vai ne? Super. Vienkārši super. Es vēl tā, pēc brītiņa atviekšos, tad parunāšu. Šeit 5. Pat esmu nedaudz nomierinājies, lai turpinātu šo sižetu.
Un tagad mēs redzam, ka īstais laiks ir pienācis rīktīgiem džipiem, pilnpiedziņas, tādiem gāzējiem, smagajiem, ar kuriem arī jātiek augšā kalnā. Šajā gadījumā es domāju, ka te būs dažādi rezultāti. Gan kāds tiks augšā, gan kāds iesprūdīs, atkarīgs no braucēju un no visām sistēmām. Bet rezumējums jau ir vienkārši. Kad mēs reģistrējāmies, tad mums prasīja, mēs braucam ar džipu klasi vai kvadro klasi. Es teicu, mēs braucam ar kvadro klasi. Kaut gan atkal džipisti mums mēģināja kaut kādīgi visu laiku ievirzīt pie sevis. Tad galā mēs arī īsti nesapratām, mums ir džips vai vieglais automobīls. Es drīzāk teiktu tā, ka tas ir uztjunēts vieglais automobīls ar džipa īpašībām. Bet kā jūs redzat, tas ir drošs ģimenes automobīls, ātrs, ja vajag arī ērts, ar kuru var droši braukt un vadāt bērnus. Tā pašā laikā, ja ir nepieciešamība, ar viņu var uzbraukt arī Golgatā.